Esiet sveicināti preses konferencē par godu Latvijas regbija čempionāta klasiskā regbija fināliem, un tā ir lielā fināla diena. Šo sestdienu, 19. jūlijā Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, visi aicināti gaidīti, un spriedze auga ar katru dienu. Un kā pirmajam šajā preses konferencē vārdu dodu Latvijas regbija federācijas prezidentam Kārlim Ventam. Kāda tad gatavība Valmierai? Pirmkārtām apsveicu visas komandas, kuras šogad piedalās jau fināla dienā. Pusfināli, kuri bija spraigāki, kuri mazāk spraigi, bet es domāju, ka visas komandas ir gatavas šīs nedēļas noskaņas notikumiem, pacīnīties par konkrētām vietām. Ir savi principiālie pretinieki, tā var teikt, pēdējo gadu laikā. Es domāju, ka Valmierai esam gatavi. Šeit man jāsaka liels paldies ir tieši klubiem, kuri nāca ar šo iniciatīvu, kad šādas spēles vajag spēlēt vienā dienā, lai skatītājiem ir ko redzēt. Un tāpēc visi aicināti Valmierā 19. jūlijā uz abām divām spēlēm, tātad par spēli par bronzu, kur tiksies Eži, kuri šogad svin 30. gada jubileju. Es domāju, ka viņiem principiāls pretinieks pēdējos gados tieši ir Fēniks komanda. Un tad pret Fēniks un fināls Latvijas regbija klasika, klasiskajā regbijā, Livonija pret Miesniekiem. Tā kā es domāju, ka gatavi. Paldies klubiem par šādu iniciatīvu. Paldies cilvēkiem, kurš to sāka, aizsāka, lai šādas regbija svētki Valmierā notiktu. Un paldies! Piebildēju uzreiz pulkstenis 13. tātad bronzas spēle un pulkstenis 16. fināla spēle. Tātad, ja nebūs nekāda pagarinājuma, kas arī ir iespējams, tad jaunie čempioni būs zinām ap pulkstenis 17:40. Kaut kā tā. Čempioni jau Kārlis minēja Latvijas regbija klasiko, tā varētu teikt, Miesnieki pret Livoniju, un tad vārds čempioniem, pašreizējiem šī dēļa turētājiem, Miesniekiem, regbija kluba Miesnieki prezidents Toms Polpens, bet arī spēlētājs. Tā ir sanācis, kad es apvienoju šos te amatus. Un 3 gadus esam bijuši dēļa turētāji, Latvijas čempioni klasiskajā regbijā. Protams, kad arī šogad vēlamies izcīnīt šo dēli, bet spēle ir tikai priekšā, un kurš uzvarēs, to mēs redzēsim sestdien. Kāda gatavība komandai? Es domāju, kā visām komandām ar saviem izaicinājumiem, bet gatavojamies cīnīties par katru laukuma milimetru. Tā kā es domāju, ka fināls būs sprēgs. Tur mēs nedosim viņiem elpot un līdīsim zem ādas viņiem. Tas ir mūsu uzdevums, un to mēs arī centīsimies izpildīt. Pēdējo 3 gadu vicečempioni Baltika XL Livonija, komandas kapteinis Nauris Bērziņš pirms sezonas jau bija tāda spriedzīte, tur dažos podkāstos bija tādi trash talki un tā tālāk laukumā arī jums alaži bijuši spriedze, arī ne tikai spriedze, kāds noskaņojums un cik kaujiniecisks noskaņojums? Godīgi pateikt, tas jau tikai patīkami ir, kad ir tomēr kaut kādas sarunas, tas jau motivē tomēr spēlētājus, varbūt izraisa arī skatītājiem kādu interesi. Bet par sestdienu runājot, mēs varam sestdien tikai iegūt, mums nav ko zaudēt. Mēs iesim uz priekšu un mēs esam izsalkuši šogad, mēs gribam to dēli pie sevis. Mēs gatavojamies un mēs zinām, ko mums jādara ir. Tā kā spēle būs noteikti spraiga, tas tomēr ir fināls, tā ir viena spēle, uz kuras visa likme ir tajās 80 minūtēs, no tiem 19. jūlijā, no tiem 4 līdz 6. Tas ir tā komanda, kas būs tieši tajā momentā būs spēcīgāk, tā arī kļūst par Latvijas čempionu. Tā kā mēs gatavojamies un būs spraiga spēle. Pērnās sezonas bronzas medaļnieki mainieki, varētu teikt, Valmieras Fēniks, komandas galvenais treneris Kristaps Staņa. Pagājušo gadu jau minēja bronzas medaļas. Cerējāt pirms sezonas, ka izrādīsiet konkurenci un varbūt izjaukt to 2 klubu dominanci, tomēr atkal ir bronzas spēle.
Nu jā, mēs gribam klavēt pie tām fināla durvīm jau vairākas sezonas un turpināsim pie tā strādāt. Tāda līmeņa spēles, kāda mums bija ar Miesniekiem nedēļu iepriekš, tādas mums ir viena, varbūt 2 gadā, kurā mēs tā reāli pacīnamies ar tiem augstākā līmeņa komandām, un arī rezultāts rāda pavisam citu. Tā cīņa bija, bet rezultāts rāda, ka tomēr Miesnieki ir ar soli priekšā mums, un mums vēl ir krietni jāstrādā, lai mēs tur nonāktu. Tas, ka mēs esam mājnieki, protams, mēs ceram uz savu atbalstītāju klātbūtni un uz viņu balsīm un uz viņu uzmundrinājumiem, bet Daliņu stadionā mēs neesam bijuši jau 12 gadus. Mēs esam bijuši Rujienās, Brenguļos, vēl pirms tam Vaidavā, turpat Valmierā, bet Daliņu stadions mums arī būs jaunums, tāpēc spēlētājiem tas tāds papildus izaicinājums, tomēr jāaizsargā šīs mājas sienas, neskatoties uz to, ka mēs tur esam tādi paši viesi kā vispārēji. Izdosies patrenēties pirms tam? Stadionā nē, mums ir sava bāze Brenguļos, mēs tajā arī strādājam, aizvedījām ļoti labu treniņu vakar, un spēlētājiem līdz spēlē ir dota atpūta, jo mums šī ir 4. nedēļa pēc kārtas, kad mēs spēlējam Rugby 15, un tas ir diezgan intensīvs lodzi amatieru spēlētājiem, tāpēc mēs paņemsim tādu pauzīti, lai atvilktu elpu un lai svaigi nāktu spēlēt. 4. dalībnieks šajā fināla dienā Rugby klubs Sēži, īpaša sezona, 30. sezona, jubilejas Skaeži. Droši vien, ka grib arī ar bronzu nosvinēt šo jubilejas sezonu. Jā. Mārtiņš Straume, komandas galvenais treneris. Jā, protams, vēlme ir. Mazliet paklupām, lai tiktu pusfinālā pret Miesniekiem. Spēlēja arī ar iepriekš ar tagadējo pretinieku ar Fēniksu, bet skatoties, kā uzsākās sezona, uz treniņiem sāka nākt vairāk cilvēki, un pēdējo spēli, ko pusfinālā aizvedējām pret Livoniju, kaut vai rezultāts bija ļoti liels, bet bija prieks, kad Latvijas sakot izvilkām ārā vecos veterānus, devām viņiem iespēju uzspēlēt. Vēl šodien no rīta saskaitīja, kad 43 spēlētāji ir izgājuši cauri šim te Latvijas čempionātā spēlēm. Pateicoties tam komandas dziļumam, kas ir 30 gadu laikā ir savākts un kur ir spēlējuši un kur ir atbalstījuši, mēs arī varam aizdīt šo sezonu. Jo uz šo spēli, kas būs pret bronzu, sastāvs būs par vismaz 15 gadiem jaunāks nekā bija pret Livoniju. Tā kā es domāju, rezultāts būs cits un arī spēles ātrums un visa intensitāte būs citādāk. Tā kā tā. Paldies, Mārtiņš. Lūdzu, žurnālisti jautājums. Jā. Latvijas televīzija. Jā, Matīs Timofejs, Latvijas televīzija. Mārtiņiem, tev mikrofons, tev reiz bija jautājumi. Ēžiem liela vēsture, 95. gadā sākāt 30. sezonu. Ko tu vari pateikt par nākotni? Kādi ir tie nākamie mērķi? Nākamgad turpināt spēlēt? Vēlme ir turpināt, bet skatoties, kā jūs iepriekš teicu, kad mums jau daudz ir veterāni, un diemžēl tie jaunieši nenāk. Tagad šajā sezonā ir ļoti patīkami tas, ka mēs esam izlikuši 2 jaunās komandas, U12 un U14, U14 kopā ar Ļaudonas klubu, bet U12 ir mūsēji puiši. Un tas skatoties ar 12 gadi, tad centīsimies noturēties šos te 7 gadus, kad šie U12 jaunieši arī varēs piedalīties pieaugušās sacensībās. Bet pamest regbiju, es domāju, nevar, jo regbijs tas nav sports, tas ir dzīvesveids. Ja tu esi viņai jau 30 gadus, tad vienkārši atkāpties no viņa ir vai grūti, un doma ir turpināt, lēnā garā atkal audzēt muskuļus un būt turpatās, kur mēs esam bijuši 2008. gadā, 2012. gadā, izcīnot visus čempionu tituls un vispārējo, visu, kas ir iespējams bijis. Kristaps Plauns, jautājums varbūt visiem klubiem, kā varētu raksturot čempionātu organizatorisko pa līmeni, vai pēdējos gados viņš gājas uz augšu, uz leju, vai saglabāsies kaut kāda taisnvirziena kustība? Ja man mikrofons būtu uzreiz var atbildēt, kustība nav mainījusies, komandas nav augušas, komandas tikai ir palikušas mazliet varbūt izteiktāka, viena spēcīgāka, pārējās līdzīgas, aiz to, kad finansiālais stāvoklis ne visiem klubiem ir vienāds, un arī federācijai iespējams, nezinu, varētu varbūt vairāk ļaut cilvēkiem uzzināt par sportu, nevis tikai par regbiju, nevis tie, kas ir tikai iekšā regbijā, bet arī tie, kas ir ārpus regbija, lai viņi arī kaut ko zinātu. Bet tā līkne nav mainījusies. Varbūt kādam citam ir kāds cits viedoklis. Nauri?
Tad jau iesim brīnas kārtībā. Nu, vienīgais, kas čempionātā ir mainījies, tas ir tomēr komandu skaits. Un vienmēr jau ir bijušas tās izteiktās dominantās komandas, bet vienmēr tās komandas ir bijušas vairāk kopumā. Un tas jau laikam tikai laika jautājums, kad no tām vājākām komandām spēcīgākie spēlētāji tomēr meklē tās iespējas augt, un viņi pāriet uz tām izteiktām līderu komandām. Jo, tomēr tas treniņa apmeklējums zemākā līmeņa komandām ir neliels, un, ja tu gribi augt kā spēlētājs, tu meklē iespējas. Un tāpēc arī tad neviļas tās komandas paliek vājākas, un nereti tad arī izzūd vispār. Bet, mums ir jāmeklē iespējas, kā padarīt spēcīgākas apakšgala komandas, lai ir konkurētspējīgāks čempionāts, lai ir interesantāk spēlēt gan skatītājiem. Nevis viss ir likts uz to fināla dienu, kas tiešām ir interesanti. Fināla diena ir tiešām interesanti, vērts atbraukt, skatīties, jo tiešām tās ir divas bezkompromisa cīņas, kurās ir uzlikts viss un vienmēr ir bijusi interese. Kāro varbūt ieskicēt, tad varbūt jau pa nākamo sezonu kaut kādu joprojām varbūt izspēle tā pati paliks, vai domāsim vēlāk? Es domāju, ka tas ir katru gadu klubu jautājums, kādā veidā notiks šī izspēle, cik komandas piesakās un cik kurš ir gatavs spēlēt. Vienmēr diskusija ir par to, cik spēles tad mēs varam nospēlēt, cik ir optimālais skaits spēlētājiem. Un, protams, kad jāsaka tā, ka tādas Latvijas čempionātā nospēlējot ar 5 komandām vienu apļu turnīru, kas ir 4 spēles, un pēc tam tikai pusfināli un fināli, tas ir daudz par maz. Tas ir daudz par maz, jo, protams, Latvijas čempionātam tas ir kā liekas daudz par maz, bet tad pienāk klāt gan izlases spēles, pienāk klāt arī Baltijas toplīga, pienāk klāt Baltijas regbija čempionāts, un tad jau tiem spēlētājiem, kuri patiesībā grib spēlēt, to spēļu salasās pietiekami daudz. Jautājums ir par to, ja mēs varam uztaisīt šādus te pasākumu, kā ir fināla diena, kad ir gan televīzija, ir preses konference, ir tādas lietas. Protams, regulārā čempionāta sezonā, es teikšu tā, tas ir daudz par daudz, jo tas prasa ļoti liels finansiāls ieguldījums. Un, kā arī Mārtiņš jau piezīmē, tad tā situācija klubos, viņa nav vienkārša. Un es domāju, ka tas ir lielākais tāds arī pašiem klubiem noturēt šos spēlētājus un spēlētājiem motivācijai. Protams, gribās iet un spēlēt, bet tas spēļu skaits, viņš jau katru spēli kaut ko maksā. Un, ja man jāsaka ir tā, ko mēs varētu uzlabot, es domāju, ka pirmā kārtām jau tas, kas šogad ir, kad Uldis ir pievienojies Latvijas regbija federācijai kā saziņas komunikācijas veids, tas ir palicis labāks. Tad arī klubi diezgan daudz veids savas sociālās aktivitātes, kas arī, manuprāt, ir būtiski. Un tas ir tāds čempionāti jau gribētos ar salūtu, ar visādām pompozitātēm, bet mājas, kad ir jāatgriežās pie tā, ka tā kvalitāte tajos klubos spēlētājiem ir no tā, kas sākās tas regbijs. Tāpēc, man liekas, ka tas ir būtiskākais. Kārlis diezgan precīzi ieskicēja. Mēs varam daudz kādu kritizēt, ka kaut kas varbūt nav izdarīts, kaut ko varētu savādāk un tā tālāk. Domas vienmēr atšķirsies, bet tā galvenais, ko es vienmēr esmu teicis, mums katram jāsāk pašiem ar sevi. Ja mums pašiem katrā savā sētā būs kārtība, tad mēs arī varēsim prasīt nākošajā līmenī kaut kādu citu atbildību. Bet sākumā jāsakārto savs dārziņš. Kristaps? Es būšu nedaudz skarbāks, ir sekojoši. Tā kā jau Mārtiņš teica, mēs stagnējam. Es prognozēju, ka tas būs tuvākajos gados tas status, kādā mēs eksistēsim. Vai Latvijas čempionāts no tā iegūs, nezinu, jo ir skaidrs, ka mēs esam iedzinēji toplīgai. Toplīga ir pusprofesionāla līga, toplīgā ir augstākā līmeņa spēles, un Latvijas regbija federācijai, kā Latvijas izlases organizatoram, ir ļoti svarīgi, lai šī toplīga būtu, un lai tur būtu vismaz 2 komandas, lai mēs maksimāli daudz spēlētājus varam iespēlēt ļoti augstu līmeņa spēlēs. Tāpēc tiem klubiem kā mēs, kā Eži, kā Lāči, mums jāgaida tie savi pretinieki un jārada viņi kaut kur no tiem jauniešiem, kas šobrīd aug jauniešu turnīros, jāgaida tie nākamie pretinieki, lai būtu tā daudzskaitlība, jo mums ir ļoti svarīgi tās 2 komandas saglabāt, un tās 2 komandas līdz ar to mums ir neaizsniedzams. Mēs savukārt ne Eži, ne mēs, un domājams arī ne Lāči,
tādā toplīgas līmenī neiestartēsim, pārskatāmajā laikā, tuvāko 5 gadu laikā noteikti ne. Jautājums, vai mums izdosies sakārtot Baltijas regbija čempionātu, kas ir otrā līgais toplīgas, jo tur bija pagājušo gadu galvenā problēma tā, ka tie profesionālie spēlētāji nāk starp šīm līgām staigā un paliek arī tur tāds atrāvums starp tām spēcīgākajām komandām un mazāk spēcīgajām komandām. Ja šajā gadā sakārtosies viņš un mēs varēsim nākamajā gadā atkal tur startēt, es domāju, ka tā ir vēl viena iespēja mums dabūt tās papildus spēles izaugsmei un tiem tā saucamajiem mazajiem klubiem arī dot savu iespēju attīstīties. Vēl jautājumu? Kristus, varbūt tur ir ģeogrāfiski tuvāk, kā ir ar Daliņas stadionu priekš regbija, kāds tas segums varētu būt? Ar segumu ir sekojoši. Labākais segums visiem ir zināms. Labākais segums šobrīd ir Baldonē. Tīri seguma ziņā. Valmieras Daliņas stadions grib redzēt šos lielos notikumus arī regbijā, tā skaitā izlases spēles. Skatīsimies tuvākajos gados, ko mēs varam piedāvāt, iespējams arī tās pašas toplīgas spēles. Tāpēc ar Daliņas stadionu šobrīd cieši tiek strādāts pie šīs spēles, gan Livonijas klubs strādā, gan mēs strādājam ar tehniskajiem darbiniekiem. Vēl tagad tūlīt braukšu atpakaļ no konferences un došos uz stadionu. Mēs izrunāsim, cik laistīt, kā laistīt, kad līnijas vilkt un tāds jautājums. Tīri tehniski viņš var panākt Baldoni seguma ziņā šitā. Jā, varbūt var mikrofonu Nauriņu padot pamazām. Pa vienu, ja? Jā. Kādu uzmanību? Secinājumi par pagājušo gadu. Fināls neizdevās Livonijai. Ko esat pamainījuši, ņemuši vērā? Par pagājušā gada finālu runājot, sanāca tā, ka fināls bija starp toplīgas spēlēm. Mēs tomēr zinām, ka mēs tomēr uzsvaru liekam, piesaistam leģionārus un mēs uzsvaru liekam uz toplīgu, kur ir arī augstāks līmenis. Un sanāca tā, ka mums bija toplīgas spēles divas, tad pa vidu bija fināls un tad atkal toplīga. Manā uzskatā mēs kļūdījāmies nedaudz varbūt sastāvu izvēlē, tādā ziņā, kad mēs toplīgā spēlējam ar leģionāriem svarīgās ļoti pozīcijās, kas ir saspēles vadītāji, un uz finālu mēs izgājām jau ar citiem spēlētājiem. Un mums nebija laika, tā saspēle neaizgāja, spēle neaizgāja. Es esmu vairāk kārt pārskatījis to finālu. Un secinājumi noteikti ir izdarīti. Tagad mums toplīga, mēs par toplīgu nedomājam, kaut gan jau nākamā nedēļa ir pirmā toplīgas spēle, bet pilnīga koncentrācija ir finālam. Mums sastāvs jau ir zināms, mēs jau viņu iespēlējam. Iepriekšējā pagājušā nedēļa ar Režiem mēs dabūjām ieskrieties, un mēs gribam saglabāt to tempu, to spēles kvalitāti, to ātrumu, to jaudu, un tā arī iesoļot finālā. Nevis iesoļot, bet jau spēlēt finālu. Kāda tava atbilde salīdzina? Pagājušajā gadā izdevās finālu uzvarēt, tagad jau vairākas gadus? Atbilde pavisam vienkārši. Mēs pagājušajā gadā arī spēlējām toplīgā, bet Nauris droši vien precīzi ieskatēja. Ja? Tas, ko es vienmēr esmu teicis, ja? Miestiek akcents ir uz vietējiem spēlētājiem. Livonijai varbūt ir vairāk toplīgā cīnīties pa augstākām vietām, ja? Un tāpēc viņiem ir šie leģionāri piesaistīti. Ja? Tā arī ir šī atbilde. Un mēs tas kodols laik kopā arī spēlējam, un gan toplīgā, gan šajā finālā. Iespējams, tas arī nostrādā. Iespējams, man jau likās tajā spēlē, ka vienkārši Livonija pirmo puslaiku vienkārši, bija apjukus izstījās. Tās sajūtas ir pēc tā pagājušā gada fināla, kā būs šogad, man grūti teikt. Tur ir viņiem daži jauni spēlētāji, kurus es tikai redzējis, esmu tā no malas pret viņiem neesmu spēlējis. Es pat nezinu, ko no viņiem sagaidīt. Bet tas varbūt ir labi. Kāda ir bijusi jūsu sagatavošanās? Tu atceries pirms pagājušā gada fināla šogad līdzīgi? Principā globāli nekas nav mainījies. Mēs pastrādājam gan fiziski, gan pie kopējām sadarbībām. Un galvenais akcents šeit jau būs, kā jūs jau iepriekš minēju, palīdz viņiem zem ādas. Ja, jo es nezinu, cik viņiem leģionāri būs uz fināla spēle, ja, bet es pieļauju domu, ka viņi ir ņemti ar vienu domu, ka viņi ir augstas klases speciālisti, ja, un tad mums kaut kas jāliek pretīm, bet visi mēs esam cilvēki. Ja jau pieminējāt Baltijas topu līgu, tad skatītājiem un arī žurnālistiem jāpasaka, ka droši vien 2. augustā
arī jābūt Baldonē, jo Baldonē būs tāda arī regbija diena, jo abas komandas aizvadīs Baltijas topu līgas spēles. Tieši Baldonē pirmajā laikam spēlēja Miesnieki, un pēc tam ir vēlāk pēcpusdienā Livonijas spēle. Tā kā arī vēl viena regbija diena pēc 2 nedēļām un jau Baldonē. Varbūt es varu papildināt mazliet par to Valmieru. Pirmkārtām, man liekas, ka šobrīd jau mēs īstenībā, tad, kad bija Latvijas izlases spēles, jau tikām runājuši ar Valmieru par to, ka Dāliņa stadionā varētu uztaisīt Latvijas izlases spēles, bet viņi, protams, gribēja vairāk šos regbija pasākumus, lai viņi varētu šo laukumu uzlabot, papildināt un teiksim tā, regbijam vairāk pietuvināt, jo šobrīd viņš ir izteikti ir futbola laukums. Tās sarunas pirmās sākās, pēc tam viņas veiksmīgi ļoti pārņēma, ja varētu teikt tā, Livonijas regbija klubs. Es ceru, ka viņam arī izdosies tur aizvadīt arī kādas top līgas spēles. Un jāsaka tā Valmiera mums tāda interesanta, ne tikai tāpēc, ka Fēniks, bet es domāju, ka arī nākamā gada Latvijas jaunatnes olimpiāde. Tad ir jau ieskicēts, ka 26. gadā notiks tieši Valmierā. Un līdz ar to tad arī tas varētu būt tāds labs atgrūdiens arī tam, kad jauniešu regbija 7 sacensības varētu notikt šajā jaunatnes olimpiādē, kā tas ir bijis iepriekš. Un iespējams arī pēc tam arī lielajā olimpiādē Latvijas varētu būt arī regbija 7, kā viņš bija iepriekš. Tā kā, tā izskatās. Gundars, tev bija jautājums. Jā, Gundars Galkins, LSNOV. Pieminējāt, ka tā bija kluba iniciatīva šādas atsevišķas fināla spēles aizvadīt. Varbūt nedaudz detalizētāk, visi kopā diez vai izdomājāt, no kurienes šī ideja radās un kā viņa attīstījās. Federācijas prezidents vai kas varētu būt? Šķiet, ka pagājušo gadu nē, bet 2 gadi atpakaļ šāda prakse bija. Vienīgais tas nebija Latvijas čempionāts, Latvijas kausa spēles par Latvijas kausu un pēc tam arī sadalot tur tās gan 3. vietu, gan 5. vietu. Bija tā, kad notika vienā dienā Baldonas stadionā, un tad bija tā iespēja, kad redzēt, kā tas izskatās, kad vairāki klubi atbrauc un paskatās, jo mēs jau saprotam, ka tas regbija skatītājs pārsvarā 80–90% gadījumu jau ir tas regbists, kas ir ar regbiju kaut kādā veidā saistīts. Un tad atbraucot, noskatoties trešās vietas spēli, varēja paskatīties uz finālu, vairāk tāda kopā būšana. Es domāju, ka no tā arī šī ideja jau tika pārņemta, jo tad ir varbūt vieglāk administrēt kaut kādas lietas un kopīgi viņas administrēt, un tad nepasakot, ka mēs tikai uzliekam akcentu uz fināla spēli, uz tiem 2 spēcīgākajiem, jo, kā jau te Kristaps un Mārtiņa teica arī, un labi, tur Lāču pārstāvis nav, kurš paliek šobrīd pēdējā vietā, bet tiem mazajiem klubiem jau arī gribās šos svētkus, ja tas ir kopīgiem spēkiem izdarāms, tad man liekas, ka tas ir forši, kad tāda ežu spēle ar Fēniksu nenotiek kaut kur, kaut kādā dienā, bet ka tā ir tiešām arī sastāvdaļa no šiem lielajiem fināliem. Tas, manuprāt, ir tāds lielākais iegūms. Kārli, varbūt par to nākotni īsumā. Mēs zinām, ir klubi, kuriem tikai jauniešu sistēma, Mītava un tā. Vai tur ir cerības sagaidīt, ka viņiem varētu būt arī lielāka komanda, pieauguša komanda, vai vairāk kopā ar Baldoniet? Es domāju, ka tad, ja man tā jāatbild, es teikšu tā, ka regbija klubu, klasiskajā regbijā, tas ir ļoti ilgu gadu darbs. Mītavas regbija klubs ir viens no tādiem jau, kurš ir ļoti arī ilgi, bet viņiem tas nav izdevies. Es domāju, ka Latvijas mērogā, neskatoties uz to, ka mums pat bērnu jauniešu sacensībās ir jau gandrīz 10 klubi, kas piedalās, tad ir tas līmenis, kuru tu sasniedz, un gan geogrāfisko apstākļu dēļ, gan arī infrastruktūras, gan arī treneru. Tev ir tie puiši, kas ir jālaiž vai no uz centru, vai no uz Rīgu, vai kaut kur atsevišķi, un tad viņiem būtu jākļūst šī sastāvdaļai no lielajiem šiem 2, 3, 4, 5 klubiem. Es domāju, ka tas ir, mēs varam skatīties vēl atpakaļ, pirms tam Latvijas čempionātā bija spēlējuši pieaugušo komandas, bija kādas 8 vai pat 9 spēlējuši kādā brīdī. Bet tas ir līdzīgi, kā es teikšu, virslīgās, kur gan hokejistiem, gan futbolistiem, tie ir tie lielie klubi, kas tos jauniešus pēc tam var pārņemt, viņiem ir gan šīs infrastruktūras, viņiem gan ir šī treneru sastāvi,
Un te ir bērnu komandas, kas līdz konkrētam vecumam vienkārši spēlē bērnu komandās. Vai izaugs Mītavā, vai Elejā, vai Rīgas katoļu ģimnāzijā, nu noteikti viņi neveidos pieaugušo komandas, jo viņu pamatmērķis un pamat uzdevums arī šiem treneriem ir bērnu jauniešu sporta attīstība, bērnu jauniešu sports un pieaugušo sacensības varbūt viņus maz neinteresē, ja, jo tas ir pavisam cits menedžments, tas ir pavisam cits prasības. Protams, kad pajautāsiet Robertam Bontarenko, kas ir Mītavas vadītājs, viņš lolo šādu cerību, ka viņam kādreiz varētu būt šī te komanda, bet tas ir smags darbs. Un pie tiem finanšu iespējām, es domāju, ka tas ir ļoti grūti izdarāms. Papildināšu Kārli bišķiņu. Jā. Likšu cepuru otrādi, lai es tagad tā kā treneru komisijas vadītājs runāšu. Ja. Respektīvi, tā Kārlis jau ieskicēja, ir tāds aiza starp jauniešu komandām un pieaugušo komandām, un sāpe ir tajā, ka pilnizmēra regbija, tātad pilna kontakta regbija ar visām grupu cīņām, ar visām stumšanām sāk spēlēt tikai no 20 gadu vecuma. Visas jauniešu programmas strādā līdz, kamēr tie ir bērni. Tātad, kā viņiem iestājas 18 gadi, gan interešu izglītība beidzās, gan beidzās arī sporta skolas, tur, kur ir sporta skolas. Un šie 2 gadi, regbijā, pasaules regbijā to sauc par retention, jeb nesaturēšanu. Ja, šī nesaturēšanas problēma ir visā pasaules regbijā. Šobrīd tiek gan World Rugby pie tā strādā, gan ir Rugby Europe pie tā strādā. Šis ir jautājums, neteiksim, numur viens. Numur viens vienmēr ir jauniešu iesaiste sportā. Visiem sportiem tas būs pirmais jautājums. Bet otrais ir šī aiza, kā aizpildīt šo aizu, kā pārvest šos spēlētājus no viņu 18 gadu vecuma līdz tiem 20 gadiem, kad viņš var piedalīties pieaugušo regbijā. Un Kārlis jau ieskicēja, ir klubi, kas pie tā var strādāt vairāk. Es domāju, ka Mītava ir labs piemērs, jo, teiksim, regbijā 7, viņi savu komandu izliek jau otro sezonu. Otro sezonu, un es domāju, ka viņi turpināsim regbija 7 programmas, ir viens no veidiem, kā mums ieradināt tos spēlētājus pie šī pieaugušo regbija. Tagad saka, ka Fēniks. Jā, kādam ir vēl kaut kas. Es domāju, ka tā ir tā svarīgākā lieta, vienkārši arī katra kluba identitātē. Ir klubi, kuriem ir pilnas piramīdas, ir klubi, kuriem ir tikai jauniešu komandas, ir klubi ar fārmu komandām, tā sauktējumajām fārmu komandām, bet ir klubi, kas tikai un vienīgi bērni jaunieši, un viņu tā geogrāfiskais stāvoklis un viss cits resursi vienkārši neatļauj, nedod iespējas regbija 15 klubam izveidoties. Jo tādi klubi kā Eži 30 gadi, pat šo 30 gadu laikā ir kaut kādi kritumi, un tāpat tās arī Miesnieki un Livonija arī nav bijis tā, ka visu pagājušā gada čempionāts mājas to, ko Nauris iezīmē. Ja, bez tādas saspēlēšanās kopā, tādu 15-nieku pieaugušo sacensībās uzspēlēt reāli nevar. Ja, un tas ir tāds jau katra kluba identitātē, vai viņi šos bērnu programmas veido, attīsta. Mēs jau visu laiku mēģinām pateikt Valmierā Kristapam, ka viņam arī vajag veidot piramīdu, jo geolokācija ir, bet nav pagaidām, bet komandu bērnu nav. Es varētu piebilst. Es gan domāju, ka vajag tikai gribēt, jo tas, kad nav spēlētāji vai kaut kas tāds, skatoties, piemēram, pret Ežu vēsturi, Ežiem vajadzēja 13 gadus, lai izcīnītu Latvijas čempionu titulu. Es pats atceros, kad es sāku, negribu samelot, jau Ežos spēlēt 12 gados, labi, pats sāku no 6 gadiem, bet spēlēt Ežos no 12 gadiem. Un tajā brīdī, kad mums jau bija 20-22 gadi, mēs sākām sisties normāli ar lielajiem večiem. Vienkārši ir jādara un jāspēlē, bet kā jau iepriekš Fēniks pārstāvis Kristaps minēja par to, kad ir regbija 7, ir tas dzinulis, kas mūs uzvedinās uz regbija 15, es kategoriski tam nepiekrītu, jo regbija 7 ir vieglatlētika ar regbija bumbu. Tas nav lielais regbijs, jo lielais regbijs atšķirās ar taktiku, ar spēlētāju kvalifikāciju, ar spēlētāju spēku un vispārējo. Jo cīņā spēlētājs regbijā 7 var spēlēt gandrīz jebkurš, bet lielajā regbijā nevar. Un tāpēc, ja mēs ejam uz to regbija 7 kā paveidu un spēlēt ar viņu, tad mēs neņemam līdzi tos jauniešus, kuri nav ātrie un skrejošie. Un tas to regbiju mazina mūsu, tāpēc arī tās komandas mazinājušās. Jo kā Latvijas izlase vairāk nepiedalījās U18 čempionātā, tā mums skatoties reāli gājas visu uz leju.
Jo tie smagie un tie bērni, kuri nav tie akcelerētajos 17 gados, viņi no regbija aiziet projām. Bet ja būs tas regbijs 15 vairāk tajās komandas, ja viņi gribēs, vienkārši treneriem ir jāgrib. Jā, tas ir ļoti smags darbs, ir jāvelta no savas dzīves ļoti daudz laika. Problēma ir arī finanses. Tagad, jo agrāk to taisīja, teiksim tā, par paldies, vairāk, teiksim, strādājot, tagad visi grib par to naudu saņemt. Bet tas vienkārši ir jādara. Tur nav tādas problēmas. Tur, ja tu gribi, tad tu izdarīsi, ja tu negribi, tad tu loģiski arī visu laiku stāstīsi, ka tev tur nav komandas, nav cilvēku un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā tas ir tādas manas domas. Vēl jautājumi kādi? Paldies par dalību žurnālistiem, paldies tiem, kas skatījās. 19. jūlijas, Jaņa Daliņa stadions Valmiera, 13. bronzas spēle un 16.00 lielais fināls Latvijas regbija klasika un vispārējais, kā mēs varam saukt. Paldies vēlreiz par dalību un tiekamies Valmierā. Paldies, tiekamies Valmierā. Paldies.